Sākoties skolēnu brīvdienu laikam, pilsētā un Rēzeknes novada teritorijā savu darbību uzsākušas bērnu un jauniešu vasaras nometnes. Atpūta dienas nometnē vecākiem izmaksā no 48 līdz 120 eiro. Savukārt diennakts nometnes izmaksas sastāda 120 līdz 125 eiro. Šogad jau 9. gadu notiek nometne Brīnumzeme, ko organizē biedrība Harmonija Rēzeknes 2. vidusskola. Tur ir liela nometne 80 bērniem. Un arī notiek nometne Adamovas internetu pamatskolas telpas, kur organizē pirmo reizi 3. vidusskola. Un nometne ir domāta tikai puišiem, tikai zēniem, vecumā no 12 līdz 14 gadiem. Nometne dzīves skola ir diennakts un tās galvenās īpašības orientēšanās uz turisma jomu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī liela uzmanība tiek vērsta bērnu fiziskai attīstībai. Nometnes vadītājs Oļegs Aņisimovs uzsvēra, ka nometnes galvenais vadmotīvs atcerēties savas bērnības spēles un ļaut šiem zēniem izpausties tieši ar spēles elementu palīdzību. Līdzās fiziskai attīstībai tiek domāts arī par bērnu emocionālo labsajūtu. Ik vakaru katrs no nometnes dalībniekiem dalās ar saviem iespējiem par pārdzīvoto dienu, kā arī uzzīmē to. Vairāk nekā puse no viņiem ir klusi bērni. Neteikšu kā melanholiķi vai flegmātiķi, bet viņi klusu vairāk. Viņi nav pieraduši runāt, Jā. Un sevišķi pie auditorija, pie citiem. Piemēram, pirmo dienu vispār runājam tikai mēs trietā, un visi tur, tā. Piemēram, pa vakariem 2 reizes viņi jau zīmēja savus iespaidus par dienu. Interesanti paskatīties. Mēs daudz ko filmējam tagad, un pēc tam rādīsim viņiem, kādi viņi bija no sākuma un kādi palika pēdējā diena. Viena no nometnes īpašībām datorspēlēm un telefonu spēlēm. Protams, viņi var lietot savus telefonus tikai nepieciešamības gadījumā. Paši dalībnieki uzsver, ka tas viņiem nekādi netraucē, un viņi pat neizjūt nepieciešamību uzspēlēt kādu datorspēli, jo nometnē ir pietiekami daudz nodarbes, kas ir interesantas. Šeit ir ļoti interesanti. Katru dienu mēs vingrojam, katru vakaru zīmējam un trenējamies kopā ar treneriem. Tas ir gan jautri, gan interesanti. Pirmo reizi esmu šajā nometnē. Kas patīk visvairāk? Zinu, ka dažādas turisma elementus apgūstat, mezglus sienat. Vai viegli? Man tas ir normāli. Gan grūti, gan viegli. Dažādi. Jaunatnes lietu speciāliste Eleonora Ivanova stāsta, ka pašlaik gandrīz visas vietas ir aizņemtas un nākotnē bērnu vecākiem būtu jāpadomā par saulaicīgu pieteikšanos, jo, diemžēl, uzsākot savu darbību, nometnes bērnus jau nepieņem. Jāpiebilst, ka pateicoties sadarbībai ar ārzemju partneriem, mūsu pilsētas bērniem ir iespēja atpūsties arī ārzemju nometnēs. Mums darbojas Rēzeknes pilsētas jauniešu dome, kur jaunieši no visam Rēzeknes skolam. Un mums ir atlase, pašlaik notiek atlase dalībniekiem, kas brauc uz Vācijas un Ungārijas nometnēm. Sadarbība ar Vācijas organizāciju, brīvā laika un sporta organizāciju notiek jau 13. gadu. Un jaunieši brauc uz 2 nedēļām uz to nometni. Un tikai jāsadz daļu no ceļa izdevumiem. Ceļa izdevumi no apmēram 200. Daļa no ceļa izdevumi. Ja ar lidmašīnu, ja ar autobusu, tad ir lētāk. Šogad vasaras laikā pilsētas bērniem būs pieejamas 17 nometnes, kuru kopējais finansējums no pašvaldības budžeta sastāda vairāk nekā 17 000 eiro.